runājot par Trumpu, būtībā Latvijas informācijas telpā, man liekas, ir kaut kādas divas konfliktējošas, teiksim tā, premises. No vienas puses ir cilvēki, kas uzskata, ka viņš ir bez maz vai kaut kāds mūsdienu krustnesis un mūsdienu simbols kaut kādām konservatīvajām cilvēciskajām vērtībām, un viņš līdz pamatiem iznīcina visu iepriekšējo prezidentu būvēto deģeneratīvo politiku, kas balstījās uz kaut kādu nekontrolētu imigrāciju, pilnīgi vaiprātīgām vilku tiesībām un ļaunajām starptautiskajām kompānijām. Un to visu īstenībā, ko Amerikā pat ir radījusi, jo tas viss, ko es tikko teicu, ir amerikāņu produkts. No otras puses ir cilvēki, kas saka, ka viņš vienkārši ir vecs nojūdzies stulbenis, kas savā demences svarā ir palicis tik glups, ka viņš pat nevar izrunāt vienu salikt sakārtot teikumu. Un īstenībā visas tās viņa ārpolitikas teorijas ir vienkārši viena veca nojūgušās cilvēka imperiālās ambīcijas un viss. Un vienīgais, kāpēc viņam vajag Kanādu vai Grenlandi, ir tāpēc, ka viņi smuki izstāsta uz Amerikas kopējās kartes. Un citas loģikas tur vienkārši nav. Bet kāda īstenībā ir patiesība? Patiesības uzskata ir tāda, ka jums jābūt pilnīgam ambīlim, lai to īstenībā kaut kādā veidā uztvertu nopietni, jo jūs pavisam viennozīmīgi to nevarat ietekmēt. Bet kas ir svarīgi, par cik šis ir finanšu tirgu kanāls? Svarīgi ir šo visu saprast finanšu tirgu kontekstā. Un te, protams, ir pats svarīgākais jautājums, kā pie velna akciju tirgi var būt to savam maksimumam, ja Trumps ar savu politiku nepārprotam ir pilnīgi neadekvāts un nekonsekvents salīdzinoši ar citiem Amerikas prezidentiem. Jo ir lietas, kas izklausās forši, bet ir lietas, kas var traucēt amerikāņu biznesam, kas ir Amerikas galvenā reliģija. Un šeit man atbilde ir tāda divējāda. Pirmkārt un galvenokārt. ASV akciju indeksus veido kas? Akcijas. Un akciju cena pamatā veido uzņēmumu spēja audzēt savu peļņu un ģenerēt naudu. Citiem vārdiem sakot, ja uzņēmums straujāk aug, audzējot savu peļņu, jo viņa akciju cena ilgtermiņā augs. Ieguldīšana 101. Un ko mēs redzam šodien? Ja mēs pastamies, piemēram, uz S&P 500, viņam tagad ir, teiksim tā, exposures, jeb viņa sadalījums par labu milzīgajām tehnoloģiju kompānijām, kas ir vislielākie ieguvēji no mākslīgā intelekta revolūcijas. Visi zina, ilgtermiņā Nvidia vai Alphabeta ies labi, un viņi izdzīvos 3 gadus ar Donaldu Trumpu, jo viņi strādā visā pasaulē ar daudziem dažādiem produktiem, un viņa tā industrija tā uzbūvēta, ka viens prezidents gribēdams tur neko nevar izdarīt. Otra lieta ir tāda, ka jums jāapstās nevis tikai uz akciju tirgu, paralēli jums jāapstās valūtu tirgu, protams, dolārs, ASV parādzīme procents un, teiksim tā, safe haven, jeb droša riska aktīva, kas primāri ir zelts. Un šeit mēs redzam, ka ASV dolāram tik labi nenāk. Kopš Donalds Trumps tika pārvēlēts, ASV dolārs ir manām nokarties, bet viņš vēl nav tādos nestabilos līmeņos, jo arī viņš var izstiepties un sarauties, bet globālo tirzniecību un centrālo banku aktivitātes viņš, lai gan grib, bet īsti ietekmēt nevar. Un otrs puses, tas pats ar ASV procentu likmēm, ASV valdības procentu likmēm. Viņas ir augstā līmenī, viņiem diezgan dārgi nāk maksāt par šo parādu apkalpošanu, bet viņš nav bīstamā līmenī, jo tomēr tur tāpat ir pie vainas tas, ka lielākoties ASV obligāciju turētāji ir ieguldījuma fondi un ASV Federālā rezerves sistēma. Un līdz ar to arī tur ir tāds diezgan, teiksim tā, pamatīgi liels tirgus, ko arī izšūpot Donalds Trumps pat īsti nevarētu gribēdams. Un ja pat visa Āzija un visa Eiropa pārdot obligācijas, ko viņi īsti nevar izdarīt. Tas nav tik vienkārši kā uzrakstīt vienkārši labu vai sliktu rakstu par to visu. Bet ir trešais fakts, kas ir zelts un dārgmetāli. Un šis, es uzskatu, ir savā ziņā tāds signāls vai tāds, nevis signāls, bet drīzāk tāds piemērs tam, kā cilvēki uztver pasaules risku un pasaules, tā esamību vai neesamību. Un mēs redzam, pēdējos 5 gados zelts ir patstāvīgi kāpis, īpaši strauji kāpjot pēdējos 2-3 gados. Ar to sākās, protams, karš Ukrainā un Trumpa pārvēlēšana. Mēs redzam tieši, ka šajā laikā dolārs krīt un zelts kāpj. Un es subjektīvi to tulkotu tā, ka tieši dolāra salīdzinoši nelielās, bet tomēr kritums un zelta kāpums ir piemērs tam, ka pasaules finanšu tirgu un pasaules investori ASV dolāru neuzskata par primāro stabilitātes mērauklu, bet tā vietā viņiem ir zelts. Un tā, es domāju, ir tā vieta, kur būtu jāstāsta tas, kā pasaule vērtē Trumpu. Nevis ASV kompānijas, kas tomēr pelna naudu un viņu vērtība tiek noteikti balstoties uz to, kā viņas to dara, bet tieši uz tādiem aktīviem, kas tiek uzskatīti par bezriska aktīviem un tiem aktīviem, kuri tiek rādīti pasaulē kā drošības etalons. Tas krīt par labu zeltam no dolāra. Un tas ir tas, kas būtu jāskatās kā investoriem. Bet arī te ir tāda vēl svarīga lieta, ka
Ja jums vajadzētu atzīmēt 5 lietas, kas interesē Donaldu Trumpu, jūs būsiet droši. Baltija tur vispār nebūs. Baltija nebūs top 100, tāpēc par to jums nevajadzētu iespringt, jo viņš, man liekas, īsti nezina, kur Latvija atrodas. Kas viņu uztrauc? Kas viņu uztrauc patiesi ir akciju cenas. Jo viņš tomēr ir visu mūžu bijis uzņēmējs, un viņš savus panākumus personificē ar akciju ienesīgumu, kad viņš ir prezidents. Un es domāju, ka pēc tās nelielās mini-krīzes, kas bija 2025. gada aprīlī, tirgi saprata, ka Donalds Trumps nedarīs neko tādu, kas var izjaukt kaut kādu akciju cenu kāpumu tādos ievērojamos veidos. Un vienkārši tāpēc viņi zina, ka ja būs kaut mazākais kritums par 5–7%, Donalds Trumps kaut kādu dīvainu lēmumu, ko viņš bija ieviesis, kas rezultēja konkrēti akciju kritumu, viņš vienkārši pagriezīs atpakaļ, jo viņš baidās, ka akciju cenas nokritīs. Un tas arī ir viens no skaidrojumiem, kāpēc akciju tirgi ir tik stabili. Jo viņi zina, ka Donalds Trumps nevar atļauties lielu kritumu akciju cenās, jo tas ir viņa vienkārši personības atspoguļojums. Pašlaik šī likme strādā diezgan labi, un mēs redzam, ka pēdējos mēnešos viņš tur var vervelēt, ko viņš grib, akciju cenas to ignorē. Pirmkārt, tāpēc, ka ir tehnoloģiskā revolūcija, otrkārt, tāpēc, ka tirgi zina, ka Donalds Trumps savu veiksmi un savu reputāciju piesējis akciju cenām. Tiklīdz kā tas mainīsies, tad būs pavisam cita runa. Un te ir interesanta lieta, ka pēdējos 3 gados īstenībā ir bijis fenomenāls kāpums akciju cenām. Viņš tikai ir bijis tie pēdējie 3 gadi, gads pēc gadiem, mēs paskaitām, ir bijuši viena no labākajiem akciju cenu vēsturēs. Akciju tirgu vēsturē. Un tīri statistiski, neatkarīgi no tā, kāds būtu prezidents, kāda tur ir ekonomika vai uzņēmuma korporatīvās peļņas, būtu pavisam loģiski gaidīt kaut kādu korekciju. Un, ja tāda korekcija notiks, vai tas notiks caur AI vai caur kaut kādu dīvainu Trumpa lēmumu, tad mēs varētu paskatīties, kas notiks. Un vēl svarīgāk būtu tad, ja būtu kaut kāds akciju kritums, kas tiešā veidā nebūtu sasaistīts ar Donaldu Trumpu. Tad mēs redzētu, ko viņš darītu, kā viņš reaģētu un kas īstenībā notiks. Un vai tiešām tirgi uzticās tam faktam, ka viss viņa teiksim, tā prezidentūras imidžs lielā mērā atkarīgs no akciju cenām. Ja jums tas šķiet dīvaini, paskatieties, kā domā amerikāņi un cik nozīmīgi amerikāņiem ir akciju fondu biržas un akciju cenas. Tā ir pavisam cita pasaule. Tāpēc es to skatītos šādi. Tāpēc norazumējot, nedzinājiet baigi savus nervus un nemēģiniet iespringt un atrast loģiku, kur viņas nav. Citiem vārdiem sakot, Donalda Trumpa politikā to jums nevajag, un tas jums dzīvi neuzlabos. Bet atcerieties, ka akciju cenas principā galvenokārt būs noteikts dēļ uzņēmuma peļņas. Un statistiski mums ir bijis fenomenāli labs laiks, kad akcijas ir pelnījušas gadu no gada vienkārši ar fenomenālām atdevēm. Un tāpēc gaidīt kaut kādu korekciju būtu pavisam loģiski, neatkarīgi no tā, vai tas būtu dēļ Trumpa, dēļ tirdzniecības kariem vai vienkārši dēļ tā, ka iespējams AI burbulis sabrukt. Un vienkārši skatieties uz to tādā perspektīvā. Bet ja jūs sāksiet mēģināt saprast, ko domā Trumps un mēģināt sasaistīt to ar akciju cenām, neviens jums šeit nepalīdzēs. Jūs paši būsiet sev ļaunākie ienaidnieki. Tāpēc skatieties ilgtermiņā, skatieties, kas konkrētam finanšu tirgum un aktīvam ir pamatā, un ignorējiet īstermiņa makroekonomiskos signālus, jo viņi pašā neko labi jums nedos un dzīvi jums viņi neuzlabos. Tas ir mans praktisks ieteikums, un es ceru, ka jūs tam sekosiet.